Akmens laikmets. Bet kāpēc mēs to saucam par akmens laikmetu? It kā vienkārši, tāpēc, ka toreiz cilvēkiem svarīgākie darbarīki bija no akmens. Tomēr nē, es vismaz tā neuzskatu. Katrā ziņā te mēs neko tādu neredzam. Vienīgie no viņiem visiem varbūt šie vīri lieto akmens darbarīkus. Pārējā kopiena šajā attēlā izmanto rīkus, kas pamatā darināti no citiem materiāliem. Man šķiet, ka apzīmējumu akmens laikmets mēs lietojam tāpēc, ka akmens rīki pārsvarā ir vienīgais, kas mums no tiem laikiem ir saglabājies. Patiesībā toreiz priekšmetu izgatavošanai izmantoja vēl daudzus citus materiālus. Kaulus no nobaģītajiem zvēriem, un dzīvnieku ragus, un ādas, un darbarīkus var izgatavot pat no gliemeņu čaulām. Un tad vēl, protams, bija augu izcelsmes materiāli, koks un dažādu koku mizas, un arī saknītes un klūgas, no kurām darināt pinums, un vēl arī šķiedras, kuras iegūst apstrādājot dažādus augus. Bet ļoti daudzās senajās dzīvesvietās nekas no visa tā nav saglabājies. Kad tie nonāk zemes slāņos, visi šie materiāli sadalās. Dažās senvietās iespējams atrast vismaz kaula un raga rīkus, bet tur, kur augsne ir skāba, arī tie būs sadalījušies. Turpretī akmensrīki principā saglabājās mūžīgi. Arheologi, protams, vēlas iegūt pilnīgu ainu par toreizējo iedzīvotāju dzīvi, bet kā tas iespējams, ja tik daudz kas vienkārši ir iznīcis? Atsevišķās senvietās materiāla saglabāšanās apstākļi ir īpaši labi. Tās ir vietas, kur daudz kas tomēr nav sadalījies, jo te vienmēr kopš akmens laikmeta bijuši mitri apstākļi. Piemēram, šī apmetnes vieta – Sārnati, Kūdras purva malā Rietumlatvijā. Kad apmetnē veica izrakumus, sākot no 1938. gada, tika atrasti daudz un dažādi koka un mizas priekšmeti, un arī paliekas no mājokļiem. Un šie atradumi mums paver īpašu iespēju iepazīties ar to, kā te cilvēki dzīvoja pirms 5 gadu tūkstošiem, bet visbiežāk mēs sastopamies ar šādu situāciju. Nepieciešamības spiesti akmens laikmeta pētnieki ir attīstījuši izcilas iespējas akmens rīku pētniecībā, lai no tiem izspiestu maksimālo informāciju par senajiem iedzīvotājiem. Bet tad notika pārmaiņas, kas arheologiem ir ļoti izdevīgas. Cilvēki sāka izgatavot māla traukus. Keramiku sāka darināt jau pirms 20 000 gadiem, un to aizsāk tālajos austrumos, Austrumķīnā un Japānā. Tur sāka veidot traukus no māla un tos apdedzināt. Šis jauninājums pakāpeniski izplatījās Eirāzijas kontinentā. Daudz vēlāk, apmēram pirms 7 gadu tūkstošiem, māla trauku izgatavošanas prasmes sasniedza Ziemeļeiropu, arī mūsdienu Latvijas teritoriju. Un apdedzināts māls arī ļoti labi saglabājas, lai gan no senajiem māla traukiem mēs parasti atrodam tikai lauskas. Keramika man ir ļoti īpašs materiāls, jo keramikas virsmas saglabā iespiedumus no visiem priekšmetiem, ar kuriem tās saskārās, pirms trauku apdedzināja. Un arī no tādiem priekšmetiem, kurus parasti vispār neatrodam, jo tie pilnībā sadalījušies. Principā tas paver iespēju pētīt priekšmetus, kas vairs neeksistē, izpētot iespiedumus, ko tie atstājuši mālā. Sārnatas purva apmetnē, piemēram, nav atrasts gandrīz neviens kaula priekšmets, jo tie visi iznīkuši purva skābajā augsnē. Toties mums ir cita veida nozīmīgas liecības. Piemēram, šis māla trauks rotāts tajā iespiežot jūras zīdītāja cūkdelfīna žokli ar zobiem. Ir zināms, ka apmetnes iedzīvotāji medīja cūkdelfīnus, un to mēs varam zināt tikai tāpēc, ka viņi māla trauks izrotāja ar cūkdelfīnu zobu iespiedumiem. Un te liela nozīme ir slīpējai gaismai. Lai pētītu keramikas virsmas pazīmes, es izmantoju īpašu metodi. Ar fotokameru, kas novietota nekustīgi, tiek uzņemta vesela fotogrāfiju sērija, katru reizi mainot tikai apgaismojuma virzienu. Un tad datorprogramma izveido modeli, kur iespējams apskatīt priekšmeta formu, virtuāli mainot gaismas virzienu.
un tādējādi atklājot visas sīkās virsmas detaļas. Senie mednieki zvejnieki šajā Eiropas reģionā iespiedumus keramikā veica ar visdažādākiem priekšmetiem. Izmantoja ne tikai cūkdelfīnu zobus, bet arī īpašas formas kauliņus no nomedītajiem zvēriem. Bet tad notika lielas izmaiņas keramikas rotāšanas tradīcijā visā Eiropā. Apmēram pirms 5–6 gadu tūkstošiem dažādi Eiropas reģionu iedzīvotāji, gan mednieki, gan zemkopji, sāka keramiku rotāt ar auklas iespiedumiem. Pirmos auklas rotājumus ieguva uztinot auklu uz kādas stingras pamatnes, un tad šo īpaši izgatavoto spiedogu iespiežot mālā. Un keramika ar šādiem rotājumiem ir plaši pārstāvēta arī pie mums Baltijas jūras austrumkrastā. Arheologiem tas paver izcilas iespējas. Kā jau redzējām, organiskie priekšmeti, kā auklas un cita veida tekstīlies, no akmens laikmeta saglabājušās ļoti reti. Tieši tāpēc iespiedumi keramikā ir tik ļoti nozīmīgi. Tie mums sniedz īpašu ieskatu šajās senajās tehnikās. Savā ziņā nav nekāds pārsteigums, ka cilvēki izvēlējās keramiku rotāt ar auklām, jo auklām un virvēm bija liela nozīme ikdienas dzīvē. Bet ir viens konkrēts priekšmetu veids, kuram nepieciešams ļoti liels daudzums auklas. Tie ir zvejas tīkli. Mūsdienās un nesenajā pagātnē zvejnieki tīkliem auklu izmantojuši ļoti lielā apjomā. Un tas nav nekas jauns. Arheoloģiskie atradumi liecina, ka Baltijas jūras reģionā zvejas tīkli lietot jau vismaz 10 000 gadu. Tolaik nebija līnu vai citu kultūra augu, no kuriem iegūt šķiedru auklām. Toties šķiedru varēja iegūt no lūksnes, jeb koku mizas iekšējās daļas, it īpaši no liepām. No koka vai no nocirstajiem zariem noplēš mizu. Tad to vairākas nedēļas izmērcē. Un beigās iegūst šādu materiālu – liepu lūkus. Tas ir izcils materiāls auklu un virvju višanai.
Auklu es saviju ar rokām no 2 liepu lūku strēmelēm. Jāsatver viens no lūkiem un tas jāsagriež. Un tad ar otras rokas pirkstiem tas jāpiespiež, lai neatraisās. Faktiski es to sagriežu 2 reizes, lai būtu stingrāks savērpums. Un tad es abus lūkus saviju kopā, tos griežot pretējā virzienā. Tas ir lēns paņēmiens, bet ļauj iegūt ļoti stingri savītu auklu. Pēc dažiem auklas fragmentiem, kas saglabājušies Sārnats purva apmetnē, mēs redzam, ka tieši šāda veida auklas toreiz tika izmantotas. Bet šādi atradumi patiešām ir ļoti reti. Turpretī akmens laikmeta keramiku mēs muzeja arheoloģiskās kolekcijās visā Eiropā varam atrast ļoti lielā daudzumā. Un tāpēc, lai izsekotu senajām auklu izgatavošanas tradīcijām, mums svarīgi iegūt maksimālo informāciju no iespiedumiem keramikā. Un tieši ar šo jautājumu nodarbojušies atsevišķi pētnieki Eiropā, arī es pats. No šiem iespiedumiem varam noteikt auklas diametru, cik cieši tā savīta un vijuma virzienu. Ar vārdu sakot, mēs iegūstam svarīgākos tehniskos datus par priekšmetiem, kas vispār nav saglabājušies. Un tādējādi varam izsekot senajām tekstīlī izgatavošanas tradīcijām. Bet keramikā redzam arī cita veida iespiedumus, ne tikai no vienkāršām auklām. Aplūkojam ļoti seklos iespiedumus uz šī trauka malas. Tie iegūti ar kaut kādā veidā sakrustotiem pavedieniem, bet tā nav aukla. Šis raksts drīzāk atgādina pinumu. Un tieši šos iespiedumus es šobrīd cenšos atšifrēt. Tie sastopami uz māla traukiem sevišķi no Latvijas un Lietuvas rietumdaļas, 4. gadsimtā pirms Kristus. Tos dēvē par pinumu iespiedumiem, lai gan patiesībā nav zināms precīzi kādā tehnikā darināti izmantotie spiedogi. Vienīgais saglabājies priekšmets, ko, manuprāt, būtu varēts izmantot, lai iegūtu šādus iespiedumus, ir šis sīkais bērza tās pinums, kas arī atrasts Sārnates apmetnē. Vai varētu būt, ka dīvainie iespiedumi veikti tieši ar šādiem spiedogiem? Jāsaka, gan šīs priekšmets izgatavots ļoti neparastā tehnikā. Ziemeļzemēs, arī pie mums, kur bērs ir plaši izplatīts, bērza tās, kā zināms, izmantota daudzām dažādām vajadzībām. Pastāv arī nozīmīga tradīcija darināt trauciņus, sapinot kopā tās sloksnītes. Es gan etnogrāfiskajā materiālā neesmu atradis nevienu piemēru, kur būtu kopā savītas šādas ļoti šauras tās sloksnītes. Patiesībā es nemaz nevaru noteikt precīzi, kādā tehnikā šis priekšmets ir izgatavots, bet runa acīm redzot ir par kaut kādu mezglošanas tehniku. Toties es konstatēju, ka ir iespējams izgatavot mezglotu pinumu no 2 tās strēmelēm, līdzīgi kā mūsdienās tiek izgatavotas dekoratīvās ventes. Iespiežot to mālā, mēs iegūstam šādu rakstu, un tas neatbilst tiem iespiedumiem, ko redzam keramikā. Tāpēc es pievērsos vēl citam materiālam un citai tehnikai. Es izmantoju meldrus. Tas ir vēl viens materiāls, kas bija viegli pieejams akmens laikmeta medniekiem zvejniekiem pie viņu dzīvesvietām ezeru krastos. Tie nav piemēroti mezglošanas tehnikām, jo, kad meldru saliec, tas veido asu leņķi. Drīzāk izmantojami pinumiem, kādus darina locot salmus. Pielietojot šo tradicionālo tehniku, es secīgi katru meldu nolocu pāri iepriekšējam. Tādējādi var iegūt šādu spirālveida pinumu. Un šāds izskatās tā iespiedums mālā. Arī šajā gadījumā iespiedums precīzi neatbilst tam, kādus redzam uz akmens laikmeta keramikas. Tālāk es izgatavoju veselu sēriju dažādu pinumu no lūkiem, tāsīm un meldriem. Bet, lai arī iespiedumi keramikā ir ļoti neskaidri,
es redzu, ka neviens no maniem eksperimentālajiem pinumiem īsti neatbilst tiem, kādus redzam uz keramikas. Ar vārdu sakot, noslēpums vēl nav atrisināts. Šajā reģionā akmens laikmetā tika izmantota kāda īpaša pīšanas tehnika, kuru šobrīd vēl nevaru atdarināt. Grūtības jau rada arī tas, ka iespiedumi keramikā ir tik ļoti sekli un neskaidri. Bet prātā nāk viens iespējams skaidrojums. Varbūt iespiedumi nemaz īsti nebija paredzēti, lai tos skatītu dienas gaismā. Tam nepieciešams vēl viens neliels eksperiments, kur izmantošu akmens laikmetu māla trauka atdarinājumu, ko izgatavojusi portniece un keramikas pētniece Baiba Dumpe. Šos traukus lietoja ēdiena vārīšanai, kur trauku novieto ar smailo dibenu smiltīs un apkārt iekur uguni. Domu gan jau sapratāt. Arī te mums darīšana ar slīpo gaismu.